Atpakaļ esam. Patika laukums. Braukt, nebraukt, bija noteikti braukt, tāpēc atbrauca vēl latvieši. Uzreiz noskatījās, uzreiz atbrauca, tā kā aizies. Nu, paspēlēsim nedaudz, cerams, kas būs jautri. Šodien treniņā, pirmais gross, uzreiz no turienes, par 5, 200 lieko metrus izspēlējām. Trenējamies. Mēs ejam jau uz 3. grozu. Pagaidām izskatās, ka būs diezgan šauras tas laukums, bet ar labu motivātoru, ka pa lebu, pa kreisi ir čūskas, tā kā būs jāatveros uz fairwayiem.
Beidzot atradām arī kaut kādu 80 metrīgo pār 3 grozu. Nevis tikai pār 4. Piedod. Tas arī Tā, čau visiem. Vējš, Austrālijā un disko golfs. Nospēlējam to World Course, kas ir izskatās grūtāks. Varbūt uz papīra, varbūt ne. Ir grūtāks. Jā, mēs esam noguruši. Tagad, tur no rīta bija lietus, bija augsti. Un tad bija karsti. Un tagad saulē arī silti. Jā. Bet vējš nenormāls. Tā kā cerams neviens nesaslims. Mušs ir vienkārši debils. Jā. Vislielākā grūtība ir mušas. Kā jau mums teica, ka viņas lien mutē. Kad puto. Visur, kur vienkārši var ielīst, tur arī lien. Tā kā otrā grupa mums tur spēlē arī šito pašu laukumu. Viņi nav spēlējuši, mēs jau esam vakardien viņu spēlējuši, tā kā patrenējamies. Un droši vien, ka kāds arī izdomās vēlāk uzspēlēt. Mums arī 12. kapur, man liekas, bija. Jā. Vai 10. Otrs, jāspēl. Man jau roka krīt nost. Tāda bootcampa. Mani apspēlēja visi. Jā, es pirmo reizi šeit spēlēju. Jā, apbižojam Pāvelu, spēlējam matchplay, viņš nedabūja nevienu punktu. Diemžēl. Tāpēc viņš netiek pie spēlēšanās visu. Nebūs to spēlēt discgolfu vairs. Jā, sorry bro. Tu nezināji, ka ir tāda noteikuma, bet mēs spēlējam uz vietu. Jā, tu šoferis. Paldies tev. Viss pēc plāna. Jū. Jā, bija labi. Labi, iesim kaut ko iest. Pēc snakiem. Tikko ierijām no lauka. Mušs un mēju, tagad kaut kādā ēdienē. Pokerā. Absolutely marvelous. Miedziņš nāk. Agri jāspēlē. Tāpēc mēs atnācām uz Clubhouse un izklaidēties. Tur mums notiek liels mačs. Mēģināja noskaidrot labāko bowleru. Tas ir tāds petankas paveids, kur nav jāmet augstumā, bet jāripo bumbiņa klāt. Mazai bumbiņa. Visi arī trollers metīs. Jū. Viņi makarā Brawl Stars spēlē. Es gribēju nobilst, bet man nobrījāju. Tur muši. Jūs tagad saprat, jā, godu. Nu ko, cēlamies 5, lai izbrauktu 6, lai būtu laukumā 7, lai sāktu spēlēt 8. Viss pareizi? Jā. Cool. Labrīt, Latvijā! Agrais rīts atkal. Agrais rīts braucam uz laukumu. Šodien pirmā spēle pret Norvēģiju. Pirmais pāris, kas spēlēs pret Anniken Steen. Un otru čeli. Tā viņu arī sauc. Sagadīšanās ļoti laba, ka viņu sauc otrais čelis. Laikam no Latvijas ir. Arī Stīna.
praši kroties. Nu, kā tas izredzes ir? Protams. Kāda runa? Šajā trasē var notikt viss kaut kas. Jā, vakar labi patrenējāmies. Izgājām ceremoniju, bija baigi forši, augsti. Šausmīgi augsti. Aņā bija zils lūps un zils rokas. Jā. Bet nekāds cerams, ka kāds skatījās arī redzēja mūsu pamāja. Jā. Mēs mājam noteikti pretī. Tā kā aiziet. Līdz sāksies mūsu pirmās spēles pret Norvēģiju. Pirmais uzreiz, ko var pateikt, ir tas, ka notiek pilnīgs hauss šobrīd. Puse no komandām ir aizmirsuši lapiņas, uz kuram ir jāraksta. Tad vēl tā internetā tā sistēma kaut ko gļuči. Uz kartiņam rāda vienu groza sākumu oriģināli, tur rāda otru. Cilvēki vienkārši panikā šurpu turpu skraida. Tā kā pirmā diena jau sāks izdevusies. Redzēsim, kas notiks tālāk. Tas nekas. Labs mēģinājums. Spēlē ar Ķīnas izlasi, ar ko mums būs jāspēlē laikam nākamajā raundā, kuru filmēs. Šobrīd spēlēm pret Norvēģiem joprojām. Jurijam iespēja dabūt punktu, jo viņu pretinieks izgāja OB, un Jurijs gandrīz aizgāja OB long, bet viņam bija safe, tā kā viņam ir jāpiemet un jāpaņem uzvaras punktiņš. Ko viņš arī veiksmīgi arī izdara, malacis. Oh, is this Team Netherlands? Yeah. Tā, nu ko, pirmā spēlē nospēlētā. Jā, Norvēģiem nedaudz piekāpāmies, izņemot šito čali. Latvija sveicina uzvarētāju, pacēla Knutu. Jā, diezgan easy, vēl pat grozus. Tur ne visus izspēlēja viņu superstaru Norvēģi. Un Jurijs arī brašs cīnījās, pietruka meistarības paru dabūt. Labi, es joku. Viņš tur bija smieklīgi, viņš aizmeta drive un viņam uzreiz sāka prasīt, kā viņu sauc. Jā, jo viņš tā kā iespaidoja viņus. Sinčē, sildās. Man ir ausas nosils un mums ir komunikācijas problēmas. Viņam arī, nu viņi labi cīnījās, bet viņam bija grūts matchups. Man ir ausas nosils un mums ir komunikācijas. Un tagad Sintie spēlēs viena, un šie divi spēlēs pārīti. Thank you. Thank you. Traditional 风筝怎么说 Yeah.？mini 我们可以说是自己手做的。 Thanks. Canada 也这么说。 Yeah. Okay. Nice. Be careful. Okay. Thank you. Thank you very much. Davan. Here is the world-renowned camera crew. World-renowned? Complimentary.
cool. Tās ir mūsu Edgars. Iedod ķepā. Tautas varonis šodien. Latvijas izlase noslēdz pēdējo spēli. Dāvana no vāciešiem. Vāciešiem, jā. Mums jādod tur. Pilspāla. German Engineering. Pamidžina viņa tā, lai viņš nāktu spist. Lai viņš pabrauc garām. Ko dara, jā. Varētu piebraucam blakus un paprasām, lai viņš uzdāvina uz katru pa bitkoinu.